Ik pa brīdim piedalīties izstādēs, nāks dzirdēt no dažiem cilvēkiem komentārus kā jā. Īstenībā zobpasta nemaz nav nepieciešama. Es tīri tāpat birst un viss ir kārtībā. Un vispār mūsu senčiem arī nebija zobpasta un visi tāpat dzīvoja. Noskaidrosim, vai tā ir taisnība. Sveiki, es esmu Toms no baldzo.lv. Esmu šeit, lai pārunātu par zobpastām. Ir dažādi zinātniski apgalvojumi, kur patiesi skaidro, ka tev nav nepieciešama zobpasta un ka tieši tīrīšanas kustības ir vissvarīgākās. Taču zobpasta nav krāpšanas schēma. Lūk, kāpēc? Zobu tīrīšana bez zobpastas ir laba, lai cīnītos ar smagām problēmām un noņemtu pārtikas atliekas un aplikumu. Bet mūsdienu uzturu dēļ lielākajai daļai cilvēku ir nepieciešama zobpasta, lai novērstu caurumu veidošanos. Protams, ir daži izņēmumi, piemēram, ja kāds nekad neēd apstrādātu ēdienu vai nelieto nevienu citu dzērienu kā ūdeni, bet tas noteikti neesmu es un visticamāk neesi arī tu. Tāpēc, lai novērstu caurumu veidošanos, zobu emali ir nepieciešams stiprināt un remineralizēt ar zobu pastu. Kas attiec uz izteicienu, mūsu senčiem arī nebija zobu pasts un viss tāpat dzīvoja, uz ko man ir atbilde, jā, dzīvoja, bet bez zobiem. Tieši tāpēc cilvēki izgudroja zobu pastu, jo daudzi priekšlaicīgi zaudēja zobus to bojāšanās dēļ. Jūs jau zināt, omītes un opīši ar protēzēm. Tas ir tāpēc, ka agrāk zobu veselība nav bijusi prioritāte. Tagad mēs to saprotam. Zobu pasta ir kā bonus zobu kopšanas rutīnā. Mēs ne tikai labāk notīram aplikumu ar zobu pastas palīdzību, bet arī notīrām mikrobus, kas rada zobu bojāšanos. Kā bonus, zobu pastā esošās vielas palīdz ilgstoši aizsargāt mūsu zobus arī pēc zobu tīrīšanas visas dienas garumā. Pētījumi rāda, ka pacientiem, kas tīra zobus ar zobu pastu, kas satur fluorīdu, palielinās aizsardzību pret baktērijām un samazinās karies veidošanās. Jā, es jau zinu, kāds teiks. Man teica, ka vajag tieši zobu pastu bez fluoru, jo mums tas tāpat ir par daudz. Pirmkārt, atgādināšu. Zobu pasta nav paredzēta ēšanai. Jūs iztiriet zobus, izspļaujat to laukā, nevis noriet lejā. Bet, ja tev liekas, ka tev nevajag fluoru zobu pastā, tas ir ok. Turpini tās lietot. Pie mums var atrast zobu pastas ar vai bez fluoru, lieto, kur tev labāk patīk. Galvenais ir tiešām tīrīt zobus vismaz 2 reizes dienā. Personīgi es izmantoju zobu pastu ar fluoru, jo ir pierādīts, ka tiklīdz cilvēks sāk lietot zobu pastas ar fluoru, zobu caurumu skaits krasi samazinās. Ja vēlies iegādāties zobu pastu ar un arī bez fluoru, tad apmeklē mūsu internetu veikalu un izmantojot filtru var atlasīt sev piemērotākās zobu pastas.